Kaislība, nauda, daudz naudas, nekas, 2 lietu klusums, dzīvot prieks. Viss notiek. Šoreiz raidījumā ne par tiem, kur pielāgojas. Arī tālākais posms vai tautas to atsauksies, tas jau ir atkarīgs no pašas tautas, bet jebkurā gadījumā mūsu darbības uzskatu ir pareiza, ir vietā, un mēs esam izdarījuši to, kas mums ir jādara. Ilze Liene un 2 līgas ir Aivara Gardas vadītās Nacionālās frontes aktīvas dalībnieces, 4 kultūras akadēmijas absolventes. Jau vairākus gadus, kopš studiju laika, meitenes ir Gardas darbības atbalstītājas. Līga muzikante ir organizācijas izdevuma redaktore, Liene viņas vietniece un arī Aivara Gardas vietniece Nacionālajā frontē. Kultūras akadēmijā Liene studējusi starpkultūru sakarus starp Latviju un Franciju. Pašreiz viņa strādā kādā privātfirmā par projektu vadītāju palīgu, bet par savu sirdsdarbu uzskata kalpošanu idejai. Jā, kamēr mana tauta nebūs pamodusies no šīs apātiskās vienaldzības, tādas verdziskuma, kas ir, kamēr viņi nebūs atbrīvojusi, atjaunojusi taisnīgumu, tas ir likvidējusi okupācijas sekas, veikusi Latvijas deokupāciju un dekolonizāciju šajā brīdī. Jā, tad, tik ilgi man nebūs nekas svarīgāks. Liene Apine, kā žurnāliste, veido Nacionālās frontes izdevumu DDD, kas atšifrējumā nozīmē dekolonizācija, deokupācija un deboļševizācija. Ilgāku laiku viņai nesot izdevies iegūt akreditāciju darbam valsts prezidentes kancelējā. Bez argumentiem, neargumentējot. Viņiem esot savi iemesli. Kādi tie bija, nezinām, protams. Akreditācija piešķirta pēc bijušās ASV valsts sekretāras Olbraitas vizītes Latvijā. Olbraitai esot iesniegts apraksts par šādas darba iespējas liekšanu. Vai viņi teica, vai viņi runāja, nezinu, bet pēc pāris dienām pēc viņas vizītes bija zvans no prezidents kancelēs, ka viņiem vien zinām iemeslu dēļ viņi ir nolēmuši tomēr piešķirt mums akreditācijas. Kur tad izplatījāt? Ko? Kur tad ir izplatīta? Piemēram, tad, kad bija vēlēšanas, tad mums bija uzvēlēšanām numuri. Un cilvēki nāca, ņēma avīzes un viņas attiecīgi braukāja atkārt un meta pa paskastītēm. Laikraksts balstās to veidotāju pārliecībā. Deokupācija notiks, tā nevar nenotikt, un tā ir jānotiek. Taisnībā nekad nevar vilties, tādēļ mēs nevaram vilties savā pārliecībā par to, ka dekolonizācija nepieciešama un ka viņa notiks. Viss. Jebkurā nacionālajā atbrīvošanas kustībā ir dažādi posmi. Un pirmais posms ir tad, kad parādās maza cilvēku grupa, kas atklāti aicina īstenot kādu ideju par tautas brīvību. Tālākais posms vai tautas to atsauksies, tas jau ir atkarīgs no pašas tautas, bet jebkurā gadījumā mūsu darbības uzskatu ir pareiza, ir vietā, un mēs esam izdarījuši to, kas mums ir jādara. Nekāda vilšanās nav iespējama, jo tas ir darbs, kas nāk no mūsu sirdīm. Ne tikai Lienes, bet arī pārējo Gardas tuvāko līdzgaitnieču 3 meiteņu personiskā dzīve šobrīd ir pakārtota idejai – deokupācijai, par ko viņu prāt sabiedrībā tiek runāts nepiedodami maz. Liene no darba brīvajā laikā brauc pie pārējām meitenēm uz redakciju. Arī brīvdienas nereti paiet sēžot pie datora, rakstot kādu rakstu vai lasot grāmatu, kas var papildināt zināšanas ceļā uz mērķi. Vienkārši tāpat vien netiek darīts nekas. Nav īstais brīdis, lai mēs dejotu, dziedātu un nodotos kaut kādām izklaidēm. Tās būtu dzīves mēra laikā. Viņas šeit stāv, un tad, kad viņas ir vajadzīgas, tad mēs arī izplatām. Un tā, protams, ka ir ļoti daudz
daudz tā izskatās, ka paliek pāri. Nu, teikam, ja ir 56 numuri, tagad iznākuši, tas ir pārpalikums. Nu. Apzīmējums ekstrēmistes meitenes nemulsina, tāpat kā citu nesapratne un dīvainie skatieni. Mēs elpojam to, mēs dzīvojam, tā ir mūsu asinsrite. Tas ir viss, ar ko mēs ceļamies, guļamies un arī miegā par to domājam. Sejā mūs neviens par ekstrēmistu un radikālu nav nosaucis. Tas notiek tikai aiz muguras, presē, televīzijā, sejā baidās. No mums baidās. Jā, tā ir vispār viena lieta, ka ar mums baidās runāt tā atklāti, jo mēs esam vairāk kārt aicinājuši sarunāties ar mums, argumentēti, pateikt, ko mēs darām nepareizi, ko mēs esam kļūdījušies vai ko vajadzētu darīt savādāk. Neviens nav atsaucies. Rīt redakcijā tiks plānots kārtējais laikraksta numurs, tiks apzinātas tēmas un izvēlēti intervējamie cilvēki un jautājumi, uz kuriem redakcija vēlas saņemt atbildes. Viss notiek. Tiekamies pēc nedēļas.